Sācies! Kur ir mans zīmējums? Te ir tik daudz skaistu zīmējumu, bet kur ir manējais? Re, kur mans zīmējums? Re, kur mana mīļā raganiņa. Sveika, Megij! Sveiki. Nu, saki, lūdzu, tev izdevās atrast tavu darbiņu starp šiem daudzajiem? Jā, izdevās. Un tu zināji to, ka tavs darbs ir vislielākais izmērs ziņā, kas tika iesūtīts šai akcijai? Nē, nezināju. Tagad tu to zini. Tu esi rekordists. Megijas zīmētā ragana bija lielākā no visiem iesūtītajiem mošķiem. 9 gadus jaunā māksliniece ir viena no daudziem Latvijas bērniem, kuru oktobrī piedalījās Tautas balss un Tirdzniecības centra Mols rīkotajā zīmēšanas konkursā Aizbaidīsim mošķus kopā. Bet tu zini, cik darbiņi mums pavisam tika iesūtīti? Nē. Lai uzmini, cik? 3000. 3000? Nu, tu gandrīz trāpīji. 3803 zīmējumi un dažādi ar rociņām taisīti darbi. Forši, vai ne? Gan liela, gan mazi ķipari no visām Latvijas malām sūtīja kaudzēm krāsainu darbiņu, zīmētus, veidotus, līmētus un pat izšūtus. Akcija gan beigusies, bet mākslas darbi nestāv noputējuši plauktā. Tos joprojām var apskatīt ik viens. Kur var redzēt pārējo bērnu darbiņus? Šobrīd ir izveidota Latvijā lielākā interneta bērnu zīmējuma izstāde, kur tu vari apskatīt Mola mājaslapā, un tur ir redzami pilnīgi visi iesūtītie darbiņi. Visi 3800. 103, jā. Arī Megijas raganiņu var apskatīt ik viens, taču viņi to uz laiku aizņemas, lai mamma zinātu, meitenes darbs nekur nav pazudis. Man ir. Vau, super! Megija zīmēšanai klāt ķērusies jau no 2 gadu vecuma. Mamma stāsta, sākus tikko varējusi mazajās rociņās zīmolu noturēt. Tā zīmēt prasme, man liekas, viņai jau tā vairāk no tēta ir, jo tēta savā laikā, kad bija maziņš, viņš arī pat komiksus tur ir zīmējis, te vairākos sējumos. Tik iespaidīgs mākslas darbs tapis 10 dienu laikā. Izveidot zīmējumu nav bijis viegli, tādēļ palīdzējuši visi mājinieki. Tēti sarūpējis lielu papīru loksni, bet ar mammu kopīgi izdomājušas, kā ragana izskatīsies. Mazais brālis Rajens šoreiz vārījis tikai ziepes. Kad uzkāpj uz papīru, viņš viņu plēsa, burzīja, ēda krāsas, papīru grauza. Viņa dzird jau brālis mostās, vai brālis tikai ar savām rociņām kājām pa zemi skrien šurp. Mamma, ātri nāc palīgā novākt zīmējumu! Starp 3803 krāšņiem attēliem Megijas darbs ir vislielākais, bet cik īsti liels, nezina neviens no mājiniekiem. 1, 2, 3 aiziet un sākam mērīt. Garumā ir 1,54 m. Bet platumā Platumā ir 1,33 m. daudz krāsu, otu ģimenes palīdzīgās rokas un dzirkstošs dzīves prieks Megijai konkursā nodrošinājis lielākā zīmējuma rekordu. Ar priecīgu smaidu uz lūpām mazā atzīst. Galvenais ir piedalīties, bet uzvarēt ir daudz patīkamāk. Ja nepiedalies, tu neko nedabūsi, ja? Un tu neuzvarēsi, ne arī iegūsi priekš sevis kaut ko jaunu, ja? Galvenais ir piedalīties, tad jau tu gan vari vinnēt, gan... Nu jā, tev kā galvenais ir vinnēt. Man jā. Baibs Brāns, Andris Damburs, Sergejs Zavarotņevs, Tautas balss.